Ģenētika ir aizraujoša zinātne, kas pēta ne tikai mūsu izskatu, bet arī veselību. Ko mēs esam pārmantojuši no saviem vecākiem, vecvecākiem paudžu paudzēs, kā arī kādu lomu spēlē epiģenētika. Par to, kas ir epiģenētika un vai mēs to spējam ietekmēt, par to mēs runāsim šodien raidījumā. Protams, neizpaliks arī pusdienas ar slavenību. Šodien raidījumā skatieties. Dzīvesveids var ietekmēt, varbūt, kad epiģenētiskajā līmenī kaut kas tiek ieslēgts vai kaut kas tiek nobloķēts, un tad mums attīstās šī slimība ātrāk vai vēlāk. Skatīties tūmā ir tāda pati slodze, kā turēt izstieptā rokā ķieģeli. Mēs nevaram stundu noturēt ķieģeli rokā. Bet ar to mūzika arī gāja ļoti labi, un tad nācās kaut kādas 14-15 gados, kad jāizvēlās. Ko tad tu izvēlēsies, kurā pirkstā abi sāp. Ļoti bieži mēs slimībām atbildes meklējam savos gēnos. Tomēr vai tiešām, ja gēnā ir kas ierakstīts, tad tas ir uz mūžu, tas ir kā bankā un neko mēs tur nevaram mainīt? Lai risinātu šo jautājumu un atrastu atbildes, šodien uz sarunu esmu aicinājusi zinātnieci, molekulāro bioloģi un Latvijas Universitātes docētāju Ilzi Elberi. Sveiki, Ilze! Sveika, Madara! Ilze, pastāsti lūdzu, ar ko tu nodarbojies ikdienā, pirms mēs ķeramies tam, kas tad ir epiģenētika. Tātad es esmu pētniece ar specializāciju molekulārajā bioloģijā, kas izklausās ļoti gari un sarežģīti. Ikdienā mans fokus ir otrā tipa cukura diabēts, tad meklēt iemeslus, kāpēc cilvēkiem attīstās šī slimība, kā arī kā personalizēt un uzlabot terapiju šiem pacientiem. Un to daru caur vairākiem skatu punktiem. Viens no tiem ir zarnu mikrobioms, jeb mikroorganismi, kas dzīvo zarnu traktā. Un, protams, arī kopā ar kolēģiem skatāmies, kā ģenētika un epiģenētika un citi gēnu regulācijas aspekti arī ietekmē šos pašus jautājumus. Un kā atšķirās ģenētika no epiģenētikas? Un līdz ar to, kas ir epiģenētika? Tātad ģenētika ir tas, ka mums ir šis iedzimtais ģenētiskais kods, ko mēs īsti paši mainīt nevaram. Tā kā mēs no mammas un tēta mantojam, tā mēs arī visu dzīvi dzīvojam. Protams, varbūt dzīves laikā rodās arī varbūt kādas nelielas izmaiņas, bet kopumā tas mums ir tāds, kā mums ir iedots šis kodols. Epiģenētika, varētu teikt, ir kā tāda virsģenētika, kas nosaka un var radīt izmaiņas gēnu aktivitātē, nemainot to saturu. Tātad, ja mums ir šī gēnu sekvence, jeb kāds tas gēns ir, fiziski tas, kas tur ir ierakstīts tajā gēnā, nemainās, bet mainās, vai viņš ir ieslēgts vai izslēgts, cik viņš ir pieejams kaut kādiem procesiem. Tad šādā veidā sanāk, ka gēnu aktivitāte tiek ietekmēta caur šo epiģenētiku. Un kas ietekmē gēnu aktivitāti? Tur var būt vairāki mehānismi. Tad, ja mēs iztēlojamies, lai tādu analoģiju var būt, tad mēs varam vēl skatīties, ka DNS ir kā tāds mājas karkas, un tad epiģenētika varētu būt interjera dizains, kā mēs iekārtojam šo māju, kā tad viss notiekās. Vai vēl, manuprāt, ļoti labi, kas ļauj nedaudz saprast šos dažādos līmeņus, ka mums ir šis DNS, un viņš mūsu šūnās ir ļoti, ļoti cieši satīts. Jo patiesībā katrā mūsu mazajā šūnā ir 2 metri šī DNS, kas, ja mēs mēģinātu to iedomāties līdzvērtīgi, tas būtu kā mēģināt 40 km diega satīt tenisa bumbiņā. Tad ļoti, ļoti, ļoti cieši. Un epiģenētika ir viens no veidiem, kā mēs varam ietekmēt, cik cieši ir satīts šis diegs, jeb šis DNS. Un attiecīgi, jo viņš ir ciešāks, jo tur nevar piekļūt, un šie gēni ir parasti mazāk aktīvi, jo tur kaut kur ir vaļīgāk, šie gēni var darboties, un viņi ir pieejamāki, un, piemēram, tiek producēts kāds enzīms vai kāds cits svarīgs produkts. Vai tu vari dot kādu piemēru? Pieņemsim, kas ir tāda biežākā ģenētiskā saslimšana, ko cilvēks domā, tad tā kā gēnā šis ir, bija vecmammai, mammai, visiem mums ir, tomēr ar epiģenētikas palīdzību, vai palīdzību, ja tā pareizi teikt, viņš vai nu tiek aktivizēts vai netiek aktivizēts. Laikam es nevarēšu nosaukt vienu saslimšanu, jo kaut kādā mērā visas tās slimības, ko mēs dēvējam par poligēnām vai daudzfaktoru slimībām, kā piemēram otrā tipa cukura diabēts, tas tāds varbūt biežāk saprotams, tiek ietekmēts gan no ģenētikas, gan no vides
gan no attiecīgi epigenētikas. Jo, protams, var rasties jautājums, kas tad ieslēdz un izslēdz šo epigenētisko regulāciju, un tad tas ļoti bieži ir vides apstākļi, mūsu dzīvesveids, uzturs, stresa līmenis, miegs un vispārējais. Tad, attiecīgi, mums var būt šis ģenētiskais, var teikt, man tur ģimenē ir mammai, tētim vai nebijis diabēts, un tad teikt, ka tā kā reizēm mēģināt varbūt norakstīt, man jau slikti gēni. Tad šeit ir vairāk faktori. Tas nav laikam tik vienkārši pateikt, ka tikai atnāks epigenētika, ieslēgs, izslēgs kaut ko, tāpēc tas ir daudz faktoru slimības. Un arī tagad Latvijā viens no fokusa virzieniem ir šie poligēnie riski, jeb respektīvi šī ģenētiskais risks arī ir slimības dalās monogēnās slimībās, kur tiešām tad, kad ir mutācija, ir slimība. Tur vairs nav jautājumu. Bet ļoti daudzas tieši šīs daudzfaktoru, tur ir ļoti daudzas mazas nomaiņas mūsu genomā, kas sakombinējās un veido kaut kādu mūsu fona risku. Katram no mums viņš ir atšķirīgs uz jebkuru saslimšanu. Un tad tas mūsu dzīvesveids var ietekmēt, varbūt, kad epigenētiskajā līmenī kaut kas tiek ieslēgts vai kaut kas tiek nobloķēts, un tad mums attīstās šī slimība ātrāk vai vēlāk. Kā ir ar kaut kādiem faktoriem, kas ir dažāda veida vīrusi vai saslimšanas, vai tu vari komentēt pēdējā laika saslimšanu, kas ir vīruss, kas mums bija, mūs visus ielika pa mājām, vai tas ir ietekmējis cilvēku saslimšanas izpausmes, slimību izpausmes? Noteikti. To mēs esam, jo tāda akūta vīrusa infekcija, vīrusa saslimšana tomēr ir liels stress mūsu organismam, un to pašu neseno vīrusu mēs arī vēl nepārzinām perfekti, kas ir vēl tās, tā sakot, blēņas, ko viņš sadara mūsu organismā, bez tiem tiešajiem efektiem, kas notiek. Un, gan pats slimības fakts, augstā temperatūra, paaugstinātie dažādi iekaisuma molekulas, kas skrien pa mūsu organismu tā kā trakas tajā vidī, kad mēs slimojam, tas viss atstāja noteikti iespaidu tieši uz šo arī epigenomu, kas mums ir. Vai sievietes grūtniecība un dzemdības arī var tikt uzskatīts kā epigenētikas faktors, kas to DNS gēnu un DNS to šūnu ņem un pašķetina vaļīgāku? Noteikti ir kaut kādas izmaiņas. Tas ir pilnīgi skaidrs, jo tās hormonu fona svārstības, kas notiek grūtniecības laikā, pēcdzemdību laikā, tad tur tas ir milzīgs fons, un tas noteikti ir kā tāds savu veidu, tas nav pat īsti vides, tad organisks faktors, kas ietekmē arī šo epigenētisko regulāciju. Un tur ir gan tajā, ko mēs nododam saviem bērniem, kas ir arī ļoti svarīgi, gan arī, protams, kā mums pēc tam iet, gan kāda ir bijuši šī grūtniecība, vai tur ir kaut kādi riska faktori bijuši, tur varētu vēl atsevišķu raidījumu tikai par to noteikti apspriest. Jā, es to arī svarīgi jautāju, lai vēlreiz uzsvērtu to, ka tai jaunajai mammai ir jāprūpējas par sevi un arī pārējiem, kas ir apkārt, jo sieviete jau tā iet cauri tādam, organisms iet cauri šim procesam, kurā tā jau viss mainās, hormoni mainās, un ja tāds liekas vēl stress virsū vai nav paēšana un miegs, tad, ko tad mēs gribam sagaidīt pēc tam? Jā, protams, jo stress ir viens no faktoriem, kas ietekmē šo epigenētiku. Ļoti izteikti ir pat pētījumi, kas mēģina izšķirt, vai tur ir akūts stress, vai ir hronisks stress, vai ir kaut kādā šī traumatiska pieredze bijusi, un arī kaut kādas lietas pat var mantot, kas man liekas ir ļoti interesanti, ka, piemēram, ja ir bijuši pētījumi, kas skatās uz vecākiem, kuri ir savā dzīves laikā piedzīvojuši badu un ļoti akūtu stresu, tad bērniem, kuriem viss dzīvē ir lieliski un fantastiski, viņu epigenomā ir redzamas pazīmes, līdzīgas kā bija viņu vecākiem. Tad viņi ir mantojuši kaut kādas tās stresa iedotās mehānikas viņu šūnās. Kā ar stresu un cik tu tā procentuāli teikt, ka atrod šīs atbildes tieši stresā, hroniskā vai ja ne arī hroniskā, bet regulārā? Pirmkārt, jāizšķir, protams, ir akūtais stress, kas mums reizēm mobilizē un kas ir vajadzīgs vispār, lai mēs darītu lietas. Ja mums nebūtu kaut kāds akūtais stress, mēs sēdētu divānā tādi atpūtušies un negribētu saņemties. Bet lielākā problēma mūsdienās ir šis hroniskais stress, protams, un tas ietekmē mūsu organismu kopumā. Tur nevar runāt tikai par šo epigenētiku vai kaut ko tādu. Mēs varam runāt no ļoti daudziem aspektiem, gan mūsu mentālā veselība, tas pats zarnu mikrobioms, arī to ietekmē, un citu arī mikroorganismi, kas dzīvo mūsu zarnu traktā, var ietekmēt mūsu epigenētiku. Viņi ir kā starpnieki. Ir pat ļoti interesanti pētījumi par to, ka šis atšķirīgais zarnu trakta sastāvs var
mazināt vai palielināt kaut kādu vides faktoru ietekmi, tā skaitā vai stress, vai, piemēram, kofeīns, vai kaut kādu citu uz šo te epiģenētiku, jeb gēnu regulāciju. Un, protams, stress jau, tas ir ļoti daudz, kas gan mums ir kaut kādas šīs te molekulas, kas skrien pa organismu un veicina varbūt iekaisumu, kas nav labvēlīgas. Mēs esam fiziski saspringuši, kas arī ļoti daudz ko nodara sliktu mūsu organismam. Un jā, ir pētījumi, kas parādīja jau konkrētus gēnus, kas tiešām cilvēkiem, kas ir zem kroniskā stresa, ka viņiem ir izmainīti šie te slēdzīši šiem te gēniem. Jā. Vai tas ir arī tāds atgriezenisks process, pieņemsim, ja ir nesaukšu nevienu slimību vārdā, bet vai tas ir atgriezenisks process, ka cilvēkam saprot, jā, šis gēns ir aktivizējies, vai ar vides izmaiņām, dzīves stila izmaiņām spēj tā kā reversā uztaisīt, un tas DNS, tā kā, ja es tā aiziešu tai pašā tavā salīdzinājumā, ka viņš tomēr iet apakaļ un turās, un mēs neslēdzamies iekšā, mēs paliekam tādi, kā mēs bijām, un šī slimībā neizpaužās vai tiek atvieglotas izpausmes. Noteikti mēs daudz ko varam ar savu dzīvesveidu, pilnībā piekrītu. Vēl es gribētu piebilst, ka arī tas, kas vēl par ko zinātnieki strīdās par epiģenētiku, ka sākotnēji bija domāts, ja mēs tur kaut kādu pieliekam ķīmisku modifikāciju, tas DNS tur paliek kompaktāks, viņš nestrādā, un ka tas varbūt ir labāk vai kā, bet laikam arī dažādos veselības stāvokļos tas ir netik viennozīmīgi. Reizēm kaut kādas metilācijas, piemēram, kas varbūt epiģenētiska, ir tieši pretēji to DNS padaļu valīgāk. Reizēm ir slimības, kurām ir svarīgi, ka kādi gēni nestrādā, un citām atkal svarīgi, ka viņi strādā. Tā kā tur tas virziens ir ļoti dažāds katrā situācijā. Nevar tikai tādā vienā to visu skatīties, bet ja par kaut kādām slimībām, protams, ja tā slimība jau ir ielaista, un viņi jau ir aizgājuši ļoti daudzos faktoros, un mēs nevaram sagaidīt, ka tagad es sākšu gulēt labi, un tagad tas mans 1 vai 10 gēni ieslēgsies vai izslēgsies tā, kā vajag, un viss būs tā, kā bija pirms gadiem 10. Tā tas gan, diemžēl, nenotiek. Bet, protams, tad, kad ir kaut kādu slimību pats sākums, piemēram, tas pats 2. tipa cukura diabetes, patiesībā gan pasaules līmeņa vadlīnijas pirmais uzdevums ir nevis ķerties pie medikamentiem, bet ar dzīvesveidu. Tātad sakārtot domāt par savu uzturu, par savu stresu, par savu miegu, par savu ķermeņa masas kompozīciju, kas noņem šo te ekstra stresu, pirms tā situācija kļūst sliktāka. Jā. Kā ir ar onkoloģiju un epiģenētiku? Kādu lomu spēlē epiģenētika tieši onkoloģijā? Ļoti liela noteikti arī, jo bieži vien šie slēdzīšu ieslēgšana, izslēgšana var būt saistīta ar to, ka, piemēram, mēs zinām, ir onkosupresori, jeb tādi gēni, kas onkoloģiskos šos te procesus attīstības kavē vai tieši otrādāk atkal veicina. Un tas ir parādīts, ka, protams, audzēju kontekstā šī epiģenētiskā regulācija arī ir izmainīta. Tad vai nu šie apspiedēji gēni ir izslēgti, vai arī tieši otrādāk ir noņemti, aizdarītas tiem gēniem, kurus mums nevajadzētu, kas veicina, piemēram, nekontrolētu šūnu dalīšanos. Un tā kā, protams, tur ir. Bet audzēju kontekstā tas ir arī ļoti dažādi, jeb heterogēni. Un tur, jā. Raidījumu turpinājumā skatieties. Apstāties un ieklausīties īstajā brīdī. Ieklausīties vispirms sevi un, protams, ieklausīties apkārtējā vidē. Skatīties tūmā ir tāda pati slodze, kā turēt izstieptā rokā ķieģeli. Mēs nevaram stundu noturēt ķieģeli rokā. Bet ar to mūziku arī gāja ļoti labi, un tad nācās kaut kādas 14-15 gados, kad jāizvēlās. Ko tad tu izvēlēsies, kurā pirkstā abi sāp? Kas ir tie biežākie, vēlreiz, un droši vien mēs visi sezonas laikā runājam par šo, tomēr tie biežākie ieslēdzēji rociņas no epiģenētikas faktoriem, kas ieslēdz tos gēnus? Negatīvās lietas noteikti ir daudz parādīts, ka tāpat smēķēšana ir liels metilācijas modulators nevēlamā virzienā. Protams, ja mēs tur ļoti daudz varbūt kaut kādi tie paši fast food vai ar ātrajiem cukuriem, varbūt kaut kādas arī saistītie ēdieni, tad tie noteikti mums ietekmēs negatīvi. Sēdošs dzīvesveids, kas vēl varbūt tur pārāk trakns ēdiens, arī nesabalansēts un tādā veidā. Protams, tas pats stress, negulēšana, tie būs tādi biežāki, arī alkohola lietošana, protams. Ilzija, tev būtu jāatbild kā Ilzei, neobligāti, kā zinātniecei. Kas ir māksla dzīvot? Tā ir māksla, manuprāt, apstāties un ieklausīties īstajā brīdī. Ieklausīties vispirms sevi un, protams, ieklausīties apkārtējā vidē.
Ja man liekas, tieši šajā mūsdienu steidzīgajā, kur mums visu laiku ir kalendārs, ir pulksteņi, ja viss, kas skan visu laiku, tad apstāties, vai tas, ko es daru, vispār ir priekš manis šobrīd, vai tas man dara gandarījumu, vai dienas beigās, vai dzīves beigās es būšu priecīga par to, ko es esmu darījusi. Jā. Super. Mīļš, tev paldies, un tiešām vēlreiz paldies, ka tu esi. Pasaule noteikti ir labāka vieta, ka tu tajā esi, un Latvija ir labāka vieta, jo tu vēl esi jauna zinātniece, ko tik tu mums neatklāsi. Ilze, tev dāvana no Barbora, kas ir vadošais pārtiks un sadzīves produktu internetu piegādes veikals Latvijā. Paldies! Un kādā reizē, kad gribās sevi palūtināt ar saulīti un tādiem eksotiskām sajūtām, pludmali, tad Līvu akvaparks arī dāvina 2 dāvanu kartes. Un svarīgi atcerēties paskatīties uz termiņu un nenokavēt. Un aizbraukt, tiešām izklaidēties. Tāds spiediens braukt izklaidēties, vai ne? Jā, bet noderēs atpūtas starp zinātnes un citiem darbiem. Jā, paldies. Man prieks. Paldies, mīļo skatītāji, ka bija ar mums kopā šajā sarunā. Ļoti ticu, ceru un īstenībā esmu pārliecināta, ka varēju paņemt arī kaut ko no šīs sev, lai uzlabotu savu ikdienu un savu veselību. Un mēs tiekamies jau nākamajā sižetā. Ar redzes palīdzību mēs sazināmies ar pasauli, bet klausoties orķestri, mēs sekojam līdzi diriģenta rokas kustībām. Redze ir mainīgs process, mūsu acis mainās, tāpēc svarīgi par tām arī rūpēties. Tieši tādēļ šodien uz sarunu esmu aicinājusi optometristi, Latvijas optometristu un optiķu asociācijas valdes priekšsēdētāju Kristīnu Detkovu. Sveika, Kristīna! Labdien! Kristīna, vai tu vari lūdzu mums pastāstīt, ar ko ikdienā nodarbojas optometrists? Tā ikdiena ļoti dažāda. Ja skatās skaitliski, visbiežāk jau mēs rakstam veļu receptes. Tas ir tas, pie kā mēs tiekam visbiežāk. Bet ikdienā darbs tā nav tikai veļu receptes izrakstīšana priekš pirkuma, tā ir aprūpe. Mēs veicam primāro redzes aprūpi, un tas nozīmē, kad vien cilvēkam ir kaut kādas nedrošība vai nelabas sajūtas par savu redzi, pirmkārt būtu jānāk pie optometrista. Un optometrists ir tas, kas sašķiro, kuram cilvēkam tālāk jāiet pie acu ārstu un kuri paliek mūsu lauciņā. Līdz ar to optika patiesībā ir ļoti pieejama un arī loģiska vieta, kur vērsties, jo lielākā daļa optometrists strādā optikās. Ar ko atšķirās optometrists no acu ārsta? No saviem pacientiem es tā ļoti raupji saku ārsts griež un ārstē. Ja? Tātad, protams, visas ķirurģiskās manipulācijas, sākot ar svešķermeņa izņemšanu no acis, ja iekritusi kāda skaida, tad to dara ārsts, nevis optometrists, un beidzot visām operācijām, kas ir lielās manipulācijas. Bet acu ārsts arī nozīmē zāles, tātad visas glaukomas, kataraktas, iekaisumi, arī tad, ja ir kaut kāds konjunktivīts bērnam sarkan acis no rīta, ka neviet uz dārziņu, arī tas ir acu ārsta jautājums. Savukārt optometrists risina problēmu, ja neredz. Tātad mēs varam izrakstīt brilles vai kontaktlētas, lai redzētu skaidrāk. Mēs rūpējamies par acu darba spējām. Tātad mūsu redzes pārbaudē ne tikai ir dabūt kaut kādu plusu mīnus priekš brilļu pārdošanas, bet arī saprast, kā acis strādā, vai divas acis liekās kopā, vai mums ir telpiskā uztvere un ko acis spēj. Ļoti bieži mūsdienās mēs darām daudz, mēs strādājam pie datoriem, mēs strādājam daudz, un acīm ir liela slodze. Līdz ar to mēs meklējam, vai slodze un cilvēka spējas šo slodzi izturēt iet kopā, vai ir vajadzīga kāda palīdzība. Ne tikai ar brillēm, bet arī ar treniņiem vai terapiju. Kāda ir tā galvenā redzes aprūpes tie soļi? Kas ir šīs lietas, kurām mums jāpievērš uzmanība? Cilvēkam jābūt laimīgam. Pie visa jau pielāgojas. Ja visu redz, ja ir viegli, ja darba diena man nostaigāt un nostrādāt tā kā putniņš un acis nenogust, galva nesāp, nav jāmeklē fokus, nav jāstiepja rokas, lai viņas garu izaugušas, tad viss ir kārtībā. Tā ka no paša viedokļa, tiklīdz kā ir neērtības, diskomforts vai liekas, ka kādreiz bija labāk, tas ir tas brīdis, kad noteikti būtu jāvēršas pēc palīdzības. Bet patiesībā sakot, jau redzes pārbauda nav tikai problēma risināšana, bet arī profilaks. Tā kad reizi gadā, retākais reizi 2, katram cilvēkam pie optometrista būtu jānonāk. Kas ir biežākās kļūdas, ko mēs pieļaujam tādā veidā darot pāri savām acīm? Kontaktlētas nesētājiem ir savi grēki, brīļu nesētājiem ir savi grēki. Lielākā lieta tiem, kas jau lieto medicīnas ierīces, ir tas, ka lieto nepareizas, neatbilstošas. Jo tā kā bērns izaug no čībiņām, tāpat arī mēs no brillēm ar laiku izaugam, acis mainās. Un pat, ja nemainās acis, mainās mūsu darbs, mūsu lietas, ko mēs darām. Un ar laiku ir vajadzīgs cita dizaina, cita veida brilles.
sākot ar ietvara leņķu maiņu un beidzot ar to, ka iestrādā dažādas stiprums tajās. Liels grēks ir, ka cilvēki nāk tad, kad viņiem ir ļoti slikti, bet neseko līdzi tad, kad tās pārmaiņas tikai sākās un varētu uzreiz pielāgot, lai viss ir labi. Otra lieta, kas gan nav brīļu lietošana, bet tā ir acu lietošana, ir mikropaužu neievērošana. Amerikā ir pazīstams 20-20-20 likums, ik pēc 20 minūtēm, 20 sekundes skatāmies 20 pēdu attālumā. Tie ir 6 metri mūsu izteiksmē. Un tas nozīmē, ka stundas laikā jāzido 1 minūte sev, lai acis atpūtinātu. Tad ik pēc 20 minūtēm tuvuma darba, vienalga vai tas ir telefona spēlēšana vai dators vai pavadzīmes lasīšana, ir jāpamet acis tālumā. Jāpārslēdz, lai tas muskulis izstaipās, lai atkal viņš pēc atpūtas ir spējīgs strādāt. Nav ok nostrādāt stundu, 2 un tad iet pīpauzē uz pusstundu, tas nepalīdzēs. Ir vajadzīgs šī mazā slodzīte, jo skatīties tūmā ir tāda pati slodzi, kā turēt izstieptā rokā ķieģeli. Nu, mēs nevaram stundu noturēt ķieģeli rokā, tā roka nokritīs. Aciņam tas pats. Viņas ir jāsaudzē. Tas ir praktiski tas, ko mēs katrs varam atcerēties un izdarīt. Tas ir šobrīd visaktuālākais mūsdienās, ko es redzu. No kā rodās acu sausums vai acu asarošana, vai tā ir kaut kāda tā iezīme, rakstura iezīme konkrētajām acīm, vai tas ir kaut kas, ko es izdaru pats sev un es varētu to nedarīt? Viens ir šī nogurdināšana ilgstošā, vai ir kaut kas cits, kas to izraisa? Nu, acu sausums šobrīd ir ļoti izplatīta problēma, un nevar pat pateikt, vai tā ir katra cilvēka individuāla vaina, vai mēs dzīvojam tādā laikā, kas veicina šo parādību. Dažādi dati saka dažādi, bet mēs varam uzskatīt, ka praktiski katram otram cilvēkam ir acu sausuma pazīme, vai nu kādā brīdī, vai visu atlikušo dzīvi. Tātad vai nu tas ir sausās acu sindroms, vai tie ir kaut kādi notikumi, pārāk ilgi mācījies eksāmenam, nosēdējies pie datora, sēž zem ventilatora vai sausā gaisā. Tie var būt tādi īslaicīgi sausuma periodi, kad mums pietiek novērst kaitīgos faktorus, varbūt uzpilnāt kādu mitinošo pilienu un viss pāries. Bet tad, ja mēs ciešam ilgstoši, mainās acu struktūras, tajā brīdī jau vajag uzsākt aizstājēju terapiju. Acī ir jāpalīdz izdarīt to, ko organisms pats vairs nespēja. Un tad mums ir sausās acis sindroms, kas apvieno pazīmes, ko redz speciālists un sajūtas, ko jūt cilvēks. Abi divi ir nelaimīgi un jāmeklē kopīgs risinājums. Ko tu ieteiktu šobrīd? Pavasaris tuvojās, ka mēs visi viņu gaidām visu tik kolosāli, tomēr tiem, kuriem ir kaut kāda tā kairinošā acu reakcija, ko tu ieteiktu viņiem darīt? Sēdēt mājās, sagaidīt, ka beigs viss ziedēt un plaukt, ja ir kaut kāds veids, kā atvieglot šo procesu un negaidīt pavasari ar tādām it kā skaisti, bet acīm grūti. Nu, ja tā ir alerģija, tad tomēr alergologs būs īstais, kas to risinās, un tie būs medikamenti, kas ir gan ārstējošie, gan stabilizējošie, lai neuzsāktos kādas problēmas. Bet lielākai daļai cilvēku šobrīd ir drīzāk tāda pavasaris, nevis kā alerģiskais problēmas, bet pēc ziemas miega mēs izjām spilgtā saulē, nav spēka un tam līdzīgi. Un īpaši cilvēki, kam tiešām ir sausās acis problēmas, izjūt acu asarošanu no spilgtās saules, no pavasara vēja, jo asarojušā acis ir viens no sausās acis paveidiem. Viens mēs varam vienmēr uzpilnāt mitinošo pilienu. Mitinošais piliens, viņš gan tajā brīdī apslacīs aci, gan arī noskalos kādu puteksni nost, puteklīti, un arī, ja tie ir pareizi sabalansēti pilieni, cilvēkiem, kam asaro acis, arī var šo te acu asarošanu kontrolēt, izmanīt asaru kvalitāti, un asarošana samazinās pareizi lietojot pilienus. Bet otrs, protams, ir pirms kaut ko, lai acīs mēģināt pašam izvēlēties produktus, tā ir tāda loterija bez garantētā laimesta. Tomēr vislabākais ir konsultēties ar optometristu vai acu ārstu, un viņš ieteiks katram sausās acis veidam atbilstošo produktu, jo ir ļoti daudz tie sausās acis veidi. Vienas acis ir sausas, citas ir sarkanas, citas ir asarojošas, un tās ir dažādas problēmas. Un katram viņam ir savs veids. Piemēram, arī viena kaut kāda zīmola ietveros, viena ražotāja piliena ietveros, parasti nav tikai viena pudelīte, ir vairāki veidi. Ja. Ir veids, kas palīdz uz nakti atdzīvināt acis, attaudzēt to, kas dienā ir noguris. Ir tādus, ko mēs pilnam uz kontaktlēcām, lai atsveidzinātu acis, un ir tādi, kas arī baro visus asaru plēvītas slāņus, lai acis neasarot un lai viss turētos uz vietas. Kas notiek ilgtermiņā, ja mēs nepievēršam uzmanību tai acu higiēnai, vai tā var teikt, vai rūpēm par acīm 5-10 gadu laikā vai pat ātrāk? Kādi ir riski?
Labā ziņa, ka šobrīd mums ir diezgan labas lietas pieejamas. Mums ir modernas brilles, labi dizaini, labas kontaktlētas, elpojošas. Tā kā nav vairs tā, ka pēc 10 gadiem acis būs beigtas viss. Bet jo vairāk mēs sevi izmantojam, jo vairāk mēs nolietojamies. Tas ir tā kā mamma, kam beidzas pacietība, kad bērns slikti uzvedas. Ja? Tad, kad mūsu acīm beigsies pacietība par to, kā mēs uzvedamies, tad arī vai nu jūs kontaktlētas vairs nevarēsiet ielikt, vai pērkot jaunu pāri, katreiz teiksiet, kāpēc viņas ir sliktas, kādreiz bija labāk, vai kādreiz jūtos labāk, kādreiz redzēju labāk, un ir tas lielais kontrasts, ka reiz bija un tagad ir, un vairs nevar sasniegt to, kā bija. Tātad par sevi ir jārūpējas katru dienu, īpaši tad, kad vēl nav slikti, jo tā ir garantija, ka ilgāk varēs justies labi. Ir brīnum cilvēki, kas nenoveco, kam tiešām ir ļoti ilgi, viss labi, viss kārtībā, bet tie nav vairums. Un mēs nevaram garantēt, ka katrs no mums būs tieši šajā te ilgo laimīgo cilvēku klubiņā. Lielākoties tomēr kaut kādas pārmaiņas nāk līdzi, un visbiežāk tas ir diskomforts un slikta redzēšana, tas, ko pamana pats pacients. Mēs savukārt skatāmies uz izmērāmām lietām milimetros grādos, kā mēs varam izskaidrot katru no šīm te īpašībām un piemeklēt risinājumu. Jo optometrists ir fiziķis. Optometrists meklē, kā ar fizikālām lietām salikt visu kārtībā. Pacients jūtās savu sajūtu līmenī dzīvo. Tu esi pieejama brīļu veikalā vienkārši runājot, vai ne? Jā. Man nav jādabūt ģimenes ārsta nosūtījums, jāiet kaut kur tagad pie ārsta, jāmeklē. Līdzīgi kā farmaceits, es varu aiziet uz brīļu veikalu, satikt optometristu, pierakstīties un pārbaudīt to savu acu kvalitāti, redzes kvalitāti. Redzes spējas un darba spējas. Jā, var gadīties, ka pie kāda speciālista ir rindiņa nedēļu, bet pārsvarā tas ir dienu jautājums, kad var. Vienīgais es gribētu vērst uzmanību, ka ne visās vietās un nevienmēr jūs nākat uz redzes pārbaudi. Pacienti nāk un viņi domā, ka viņam tur visu. Jā. Bet ir redzes pārbaudes un ir redzes testi un ir redzes mērījumi. Mērījums lielveikalā gaitenī ir tikai testiņš, kas pasaka, plus mīnus vai vajag skriet pie optometrista. Ir komersanti, kas veic mērījumus tikai priekš tam, lai pārdotu dārgas brilles vai pārdotu vispār brilles, un tā nav redzes pārbaude. Redzes pārbaudē ir jāpārskatās, kā redz, kā acis strādā, cik viņas spēj pastrādāt un vajag palīdzību, un arī acu veselības jautājumu. Mēs skatāmies sauso aci, mēs skatāmies to pašu glaukoma kataraktu. Neuzstādīsim diagnozi, neārstēsim, bet ja teikšu, ka jāiet pie ārsta, tad ir jāiet pie ārsta, un tur nav diskusija. Kristīna, ļoti aktuāls jautājums par digitālajām ierīcēm. Kādas būtu rekomendācijas, tieši par bērniem runāsim? Cik dienā ilgi un vai vispār vajag un kāda veida digitālo ekrānu? Jo mazāk, jo labāk. Pamatdoma ir tāda, ka jo mēs tuvāk skatāmies, jo acis vairāk strādā. Jo viņa vairāk strādā, jo viņai sliktāk, grūtāk un tā tālāk. Mums noteikti vajag šīs mikropauzes, tas ir viens. Otrs, gan pieaugušie, gan bērni var censties neturēt to telefonu ļoti tuvu, kas automātiski sanāk, bet turēt viņu tiešām 40-50 cm attālumā, tas jābūt bišķi labāk. Attiecībā uz laiku un stundām ir dažādas valsts, kas ļoti ierobežo atļauto laiku bērniem pie ekrāna, teiksim, Ķīna noteikusi, ka bērniem 6 līdz 10 gadu vecumā ne vairāk kā 2 stundas dienā, un vecāki var dabūt sodu daudzās valstīs, ja pārsniedz šo ekrānu laiku, bet, protams, izkontrolēt ir grūti. Fakts ir tāds, jo mazāk, jo labāk. Ja sēž kaut kādu laiciņu, tad iespējas tālāk turēt ekrānu un sagriezt to laiku mazos gabaliņos, pēc 15 minūtēm iet uz mazu pastaigu, kaut vai līdz virtuvē padzert glāzi ūdens. Un, ja ir iespēja izvēlēties, labāk pie datora nekā pie telefona, labāk pie televizora nekā pie datora. Un, ja mēs par bērniem gribam rūpēties, ir pierādīts, ka 2 līdz 4 stundas ārā, dabīgā dienas gaismā katru dienu palīdz bērnam saglabāt redzi. Bet tad, ja tomēr kaut kas nav labi, visu laiku ir vajadzīgs aktuāls brilles vai kontaktlētas un jāseko līdzi. Bērniem noteikti reizi gadā būtu jāveic redzes pārbaude, pat ja bērns nesūdzās. Jo bērns nezina, ka viņš redz slikti, viņš aug līdzi ar sevi, un viņš nezina, ka viņš ir sabojājies. Tas bija man ļoti patīk, ka tu saki, ka labāk tad arī ārā, vai ne? Vai dators, vai telefons, vai televizors, labāk ārā. Bet ārā un skatīties apkārt, nevis zem koka telefonā, ja?
Jā, tā ir laba piebilde. Kristīne, ja tev būtu jāatbild, kā tev, Kristīnai, neobligāti optometristē, bet kas ir māksla dzīvot? Līdzsvars. Tik daudz, kas notiek. Šeit apkārt daudzi darbi, daudzas lietas, un katrā gribās vai nu atdot savu enerģiju tam visu, vai atkal kaut ko nedarīt. Man māksla dzīvot ir sabalansēt visas vajadzības un vēlmes tā, lai no katra pa bišķiem un beigās sanāk labi. Jā, cik skaisti. Mīļš, tev paldies par to, ka tu mūs izglīto un atgādini, cik svarīgs ir šis mūsu instruments acis, kuras ikdienā iespējams nenovērtējam pietiekami. Acu veselībai arī, kā minēja, 2 svarīgi vitamīni, omega-3 un taukskābes un D vitamīns, vai ne? Tieši tāpēc šodien arī parūpēsimies par tavām acīm. Dabīgs D vitamīns no Natio D ne tikai kopējai imunitātei, bet, protams, acu veselībai, ka tu jau esi profesionāls tajā, par to jau esi. Tā ir lieliska lieta. Un arī no Barbora, kas ir vadošais sadzīves preču un pārtikas interneta piegādes veikals. Latvijā, lai kādā reizītē kustību mums vajag, bet kādā reizītē varbūt negribas stiept tos produktus, tāpēc dabīgo produktu maisiņš tev no Barboras. Liels paldies! Paldies tev, mīļo skatītāji, ka biji šajā sarunā ar mums un ceru, ka atcerēsies parūpēties par tik svarīgo instrumentu kā tavām acīm. Un mēs tiekamies jau nākamajā sižetā. Mēs runājam par veselību, par dzīvesveidu, ikdienas ieradumiem, tomēr mums visiem ļoti arī interesē, kas ir uz šķīvja, ko ēd dažādi cilvēki. Tādēļ šodien restorānā Hercogs Mārupē uz pusdienām esmu aicinājusi pedagogu, mūziķi un harizmātisku pozitīvu cilvēku Andri Ērgli. Andri, sveiks! Man ir prieks tevi satikt. Sveiki! Nu tad vēlreiz. Sveiks! Lūdzu, droši sēžamies. Kā tu šorīt jūties un kā tev iet? Oi, es jūtos ļoti labi. No paša rīta nākt uz Hercogu un ēst. Es nezinu, ko liks mūsu galdā, bet pozitīvi. Es pirmo reizi mūžā neēdu brokastis nākot uz šajien. Tad parasti tu esi tāds brokastu cilvēks, jā? Jā, man nepatīk daudz ēst. Man patīk ēst bieži, bet maz. Okay. Kas ir tas parasti pirmais, ko tu ēd un tava tā preference? Jo Andris Rūmītis, kas ir namatēvs, būs arī sarūpējis tieši atbilstoši tev, tavām vēlmēm. Ja tu pats atceries, ko tu minēji. Jā. No rītiem parasti, jā, es esmu gaļēdājs. Man ļoti patīk, kaut gan visi saka, ka no rītiem nevajadzētu ēst smagu ēdienu, jo gaļa skaitās smags ēdiens. Bet es kaut kā vienmēr to neieklausos cilvēkos. Un, vai nu tā būs desas šķēle, vai tā būs kāds šķiņķītis vai kas tam līdzīgs, bet man to gaļu vajag. Yeah. Jo es esmu sportists cilvēks, aktīvs cilvēks, un man gaļa kaut kā notur pie zemes. Ja es ēduši tikai zaļumus, tad man bieži vien bijis tā, ka es esmu mēģinājis eksperimentēt un pamēģināt šodien gaļu neēst. Man vakarā jāsporto un bļāviens, man nav spēkus tajā sporta zālē. Tad gaļa, jā. Nu, redz, kā tu īstenībā arī forši aprakstīji, jo mēs esam cilvēks, kuram tās visas uzturvielas ir nepieciešams. Un nevelti jau tās atbilstošās ministrijas saka, nu ēdam jau to gaļu, arī tās olbaltumvielas tur būs, vitamīni būs, un tavs ķermenis velk tevi atpakaļ pie tā, kā tam ir vairāk spēka. Jā, tieši tā. Bet es domāju, ka šīs nepilnas stundas laikā tu man pastāstīsi, ko man un kā man pareizi darīt un ko ēst. Tas ir gāzēts. Tev labāk gāzēts vai? Man. Vienalga, tad, ja man nav šodien jādzēt, es varu gāzēt, dzert, cik vien uziet. Es esmu vienmēr teicis visiem producentiem, un arī es esmu tāda govs. Man vajag daudz ūdeni vienmēr. Es nezinu, ja šī pudelīte, man vajag kāds 2 pudelītes tā koncerta laikā, vismaz uz skatuves. Un man patīk ļoti daudz dzert. Bet tas svarīgākais ir tas, ka es nedzeru gāzētu ūdeni. Tieši tā paša iemesla dēļ, lai tev neveidotos gaiss tavā ķermenī. Tad... Bet tā jau ir tāda fiziska aktivitāte, sports, bet tā mūzika un koncerti. Bet ja par tavām fiziskām aktivitātēm, kas ir tas, ko tu dari ikdienā? Un vispār sāksim ar to, kāpēc? Kāpēc tu trenējies un nodarbojies ar sportu? Tas man bija no laika gala, tad, kad es biju tādā aptuveni 8-9 gadu vecumā. Man bija 2 mīļas lietas - mūzika un sports. Un abas kaut kādā veidā arī kaut cik sanāca. Un es jau gandrīz tuvu biju vieglatlētikā Latvijas izlasē, ļoti tuvu jau.
Bet tad to mūzika arī gāja ļoti labi, un tad nācās kaut kādas 14, 15 gados, kad, jāizvēlās. Ko tad tu izvēlēsies, kurā pirkstā abi sāp. Mūzika paņēma priekšroku, bet, protams, to sportu es atstāju tādā brīvmirklī. Ja ir brīvs mirklis, tad es izmantoju noteikti, bet dažādas sporta veidus, jo man patīk. Un cits dīvai nebūtu visi sporta veidi ir saistīti ar bumbu. Plūdumalas tenis, lielais tenis, galda tenis, basketbols, bowlings. Jā. Kas vēl pietrūks futbols, bet futbols tas Handbols nebūs. varētu būt. Handbols, jā, mēs varētu saukt, bet šie 5 sporta veidi, tie sporta veidi, ar kuriem es nodarbojos. Tik daudz, kur tu atrod enerģiju un laiku. Tātad, vai tev ir kaut kāds vēl papildus stundas dienā, vai ko tu dari? Tā ir loģistika. Jā. Tā ir loģistika vienkārši pakārtot darbus, savu brīvo laiku. Protams, ka kaut kādā ziņā cieši arī ģimene, jo es gribu veltīt tā kā sev laiku. Bet paldies Dievam, maniem tuvajiem, kas to mēģina saprast, jo, kā vienmēr esmu teicis, ka man nevis sports nogurdina, bet man sports iedod enerģiju. Jā. Un, lai es uzkāptu šīs skatuves un darītu savus tiešos pienākumus, kas ir mūzika, man jābūt enerģiskam, smaidīgam, visā citādi pozitīvam cilvēkam. Sports man rada to pozitīvismu. Cik kolosāli tu atbildi, citreiz cilvēki meklē baigi to motivāciju, kā lai sāk sportot, kā sevi piest sportot. Bet, kad tu tā mīli to kustību un ka tu zini, ko tā dod, nav jau sevi jāpiespiež. Tieši grūtāk ir to nedarīt. Tev tagad pateiktu, mēnesi, 2 neko. Mājās sēdi divānā. Tad, kad bija tas Covid laiks, es vispār, man bija godīgi šogad, nav ko tur liekties. Man liekas, es juku prātā jau kaut kad mēnesis bija tā dīkstā, tu sēdi mājās, tu nedrīkst nekur, nec laukā, nec uz zāli, nec kur. Un es neesmu no tiem cilvēkiem, kas var aiziet viens pats uz svaru zāli. Jā. Vai kaut kur viens pats iet un tagad 6 kilometrus viens pats skriet. Man vajag to blakus cilvēku, kas nezinu vienalga, vai tas ir treneris vai tas ir mans pretinieks. Bet man vajag to cilvēku kontaktu. Jā. Tas bija briesmīgi. Mēs jau esam sociālas būtnes. Un ko tu darīji tajā laikā, kad tev bija pašam ar sevi jātiek galā? Resnēju. Tā arī bija. Tā principā, kad es paskatos, un tajā mirklī, ja tas tā nelikās, tu tikai sēdi un ēdi un visādi citādi. Jā. Fiziskas aktivitātes jāveic ne tikai, lai nostiprinātu un uzlabotu savu veselību un savu fizisko formu. Zinātniski tiek apstiprināts un pierādīts vēl un vēl, ka fiziskās aktivitātes uzlabo mūsu mentālās veselības stāvokli. Raidījumu turpinājumā skatieties. Andris, tu kā zinādam. Andrim. Kā saka, uzēdos līdz 82,5 kg, kas man ir, nezinu, kā līdz jūrai. Sveicināti Hercogā. Sveiki! Tā, lūdzu, jūs soli nodalīt ar tofu, dārzenīšiem, sēnītēm, bišķi spināti. Un šeit ir jēra, labā kāja tieši, mēs tikai labās lietojam. Ar sarkanīgu mērķi. Lēti saucējumi, tur viss tur ļoti garšīgi kopā. Andris, tu kā zinādams. Andrim. Jā. Labā jēra kāja. Tad labu apetīti jums. Paldies! Paldies. Es neesmu no tiem, kas tā baigi. Es uzskatu, ka es grēkoju, jo man patīk brīžam arī vakaros. Zin kā, mans darbs saistīts ar naktīs. Vakaros, vēlos vakaros un arī pat naktīs. Un tad, kā zināms, tu aizbrauc uz kāzām, saviesīgi pasākumu. Tur taču galdi klāt un viss notiekās. Un tik es ēdīšu, un tik būs, un viss notiekās. Un beig galā sanāk tā, ka tās kāzas ir beigušās. It kā kaut ko tu esi uzēdis, bet vienalga tu atbrauc mājās. Un ko tu pirmais, ko tu dari? Sāc virināt leduskapi. Kas tad tajā leduskapī ir iekšā? Tieši tevis piesauktās lietas, ko uz to nakti nevajadzētu ēst. Bet tu zini, kas tas ir tā? Tā kola, piemēram, un tas, kas tas ir, kāpēc tu viņu gribi tajā vakarā? Enerģija. Jā, tur jau tā lieta.
Un, ja tas ir balansā, ka tu saproti, ok, man ir tagad šāda diena bijusi, es izdaršu to kolas kārtībā, tad nav jāsasūdz grēks. Tas pat nebūs grēks, tas ir balanss. Un nākamais solis mēs mēģinām aizstāt. Piemēram, bija tā kola, kas varētu būt kaut kas tāds, ko pa nakti mans tas mikrobioms nesajuks prātā, bet es dabūšu to enerģiju. Ja? Mēs varam aizstāt ar kaut ko citu. Vai arī kaut vai, ja tu uztaisītu minerālu ūdeni ar kādu garšu, tur ir minerālu ūdeni garša klāt. Mēs varam sajaukt svaigas avenes tur iekšā, un tu no rīta braucot projām. Sajauc minerālu ūdeni ar avenēm, pieliec medus kaut vai tur tādu teikaroti klāt. Un viņš būs līdzīgs. Protams, cilvēki saka, es gribu šokolādu, tu man dateles dod. Jā. Bet praktiski tu pamazām sev pieradini, ka ir tas ieradums, bet nav tas sarkanākais produkts. Kas ir vēl tas, ko tu izvēlies, piemēram, kad tu saki, ka tu grēko, kas ir tie tavi produkti? Tas jau, man liekas, cukurs? Lielākais jau tas ir. Nē, man arī, piemēram, es bez sāls arī nevaru. Man to sāli vajag. Labi, es, kā saka, nepārsālu, bet, sāls tā ir vēl viena lieta, kas man organismam ir vajadzīga. Cik tu reizes dienā ēd? Tu teici daudz, pa mazam. Jā, man patīk tā maz ēst, bet bieži. Bet arī šeit es grēkoju, arī tā. Ir dienas, kad ir baigais skrējiens, un tev tur jābūt. Un tad, tad, kad tev nāk gribās ēst, protams, bulciņu kādu ātro vai kādu šokolādes tāfelīti apēst. Ir dienas, kad tu ēd vienreiz vai divreiz dienā tikai. Ir dienas, kad tu ēdi 7 reizes dienā. Tas ir baigi atkarīgs no dienas. Bet, es tādu baigi. Tu esi ļoti labā formā. Es formā, bet kā saka, es taču sportu. Jā, tas arī bieži tā atslēgā. Ja pārstāji sportot, tad saproti, nē, es tomēr gribu ēst. Beidz, es saku, Covid laikā. Es, kā saka, uzēdos līdz 82,5 kg, kas man ir. Man tas ir, es nezinu, kā līdz jūrai. Daudz, drausmīgi daudz paskaties. Bet tajā mirklī nekas nelikās. Man tajā mirklī likās, baigi labi jūtos, viss kārtībā. Sēžu mājās, skatos televizoru, pultēju, un viss notiek. Bet pēc tam, kad tu paskaties kaut kādas bildes vai kaut kādas video, ir interesanti. Bet tev labi, ka tu arī, tā kā tev tas sports tu arī teici, ir jau no bērnības. Un tev, es vispār gribēju pieminēt, tev tik kolosāli daba ir iedevuši divus tik spēcīgus talantus, mūzika un sports, un tev no viņiem jāizvēlās. Un tev bija tāds jāmeklē dzīvē, ko man darīt, kas bieži ir, tev ir tādi spēcīgi divi. Jā, bet tas bija, tajā mirklī tas bija īstenībā traki. Ka jāizvēlās, jā. Kad man tiešām bija tā, ka zin kā, ja es būtu izvēlējies sportu, tad man droši vien tie cilvēki, kas ar mūziku saistīti, tie mani lamātu. Un tieši tāpat bija arī, kad es aizgāju uz to mūzikas jomu tā kā padziļinātāk un to sportu atstāju tā kā otrā plānā. Tad man arī, man no vienas puses jau žēl tie treneri, ka viņi ieguldījuši savu darbu, visu, un tu domāju, ka te kaut kas būs, un tā, un tu pēkšņi atnāc pasaka, zini, man tomēr tā mūzika, tad pašam strādājot, es jau esmu jau 20 gadu stāžu kā pedagogs mūzikas jomā, mūzikas skolās. Esmu strādājis vairākās, pašlaik strādāju Cēsu novadā. Tagad es arī izjūtu, kad man ir kaut kādi talantīgāki bērni, kuri vienā dienā viņš man pasaka, es mainīšu dzīves vietu vai es tagad no šodienas stāšos ārā, jo man apnika, bet es viņā vienkārši redzu tādu potenciālu. Tad ir tā. Tu sajūti, kā tas ir. Jā. Tā, es skatos, jūs tā omulīgi sēžat, lai sēdētu omulīgāk vajadzētu desertu. Cik skaisti. Jā, šo desertu mums ir pavārs Normunds izstrādājis. Strādāja, es nepārspīlēju vismaz gadu pie viņa. Tā ir batātes, siera, ķirbi pūka, ar odziņām. Un tie, kas neēd arī saldumus, principā šis ir tagad top deserts jau virs fondanta iet Hercogā. Tā kā labi apetīti, šis ir unikāls. Es domāju, šis nav deserts nekur pasaulē vairāk. Tā nav klasika.
batātes, ķirvjas, deserts. Ja tu reiz desertu un uzņemt vēl vitamīnus, nu tad ēdam. Tiešām ļoti garšīgs. Šis būs vēl viens iemesls, kāpēc atnākt uz Hercogu. Jā, taisnība. Tiešām. Šis arī tāds topmanīs. Ir deserts, ko es esmu ēdusi restorānos. Ja mēs runājam par tādām dzīves tēmām, tad, ja tev būtu jānoraksturo tieši tev kā Andrim Ērglim, kas ir māksla dzīvot? Ir jādzīvot tā, lai tu nenožēlot neko, ko tu dari. Arī tās lietas, kas ir izdarītas, ne tā labākā veidā. Par ko tev ir bijis pēc tam kaut kāds grūtums vai kaut kas tam līdzīgs. Jo katra lieta tā ir mācība tev turpmākai dzīvē. Man liekas, ka es tev pateicu visu. Jā. Tu ļoti forši arī nodefinēji, ka mēs mācāmies no lietām. Ja? Mēs nevis nožēlojam kaut ko, es tur tā izdarīju, bet mēs mācāmies no lietām. Bet arī ņemt ne tikai to slikto, bet arī to pozitīvo. Novērtēt pozitīvo. Jā. Paldies tev. Paldies, Andri, mēs noteikti vēl pabeidzam savu desertu, bet es gribu tev teikt paldies par tavu tādu nerimstošo dzīves prieku. Tevī tas sports, tas daudz ko izskaidro, tevī tas sports no bērnības ir bijis, tā jau. Tas arī izskaidro, līdz mielēm, un kur tad tie liekas, kur tas cilvēks tāds pozitīvs, dzīves priecīgs un tāda enerģija noteikti kaut kur tas sports nāk bāzītē. Andri, paldies tev par to, ka tu šodien atnāc, dalījies savā pieredzē un savā enerģijā, tāpēc es tev gribu dāvināt Latvijā ražotu kosmētiku Bio2U, kas ir dabas un zinātnes satikšanās. Tā ir dabīga kosmētika, ko ir izstrādājuši speciālisti, lai sniegtu labāko. Porši. Kā arī šis noteikti tev ir zināma personība, maestro. Šī ir spēle, viesību spēle, kur izveidojusi Anita Skuja. Uzdziedam ar maestro. Tas noteikti tev būs arī pazīstams un zināms. Šitas gan ir porši. Cik daudz tu vispār viesībās dziedi? Arī to prasa Andri, uzdziedi. Tas ir tad, kad es esmu pats viesis. Jā. Katru reizi. Bet tikai es mēģinu tā smalki, diplomātiski izvairīties. Noērēt. Jā, kaut kā tā. Protams, ka tad, kad ir, nav nekāds noslēpums, mēs taču visi lietojam ūdeni ļoti daudz un arī visādi citādas krāsainos dzērienus. Un tad, kad tev ir tas līmenis noķerts, tas pozitīvais un pozitīvākais līmenis, tad, protams, kad arī Andris Ērglis arī tādos saviesīgos pasākumos var uzdziedēt. Redzu, ir citreiz pavārs, saka, es negribu mājās gatavot, jūs pārgatavojies mūziķiem, tikai uzdzied, bet tu jau esi dziedājis līdzīgi. Ja? Bet ar izņēmumiem. Red, tu var dzirdēt tevi ballītē dziedam. Paldies tev, mīļo skatītāji, ka biji ar mums kopā pusdienās. Mēs tiekamies 10 nedēļas katru pirmdienu YouTube, RTV, Spotify un arī sociālajos tīklos. Atā!